Ir sevišķi ārzemju latviešiem. Tā ir reize, kad izvilkt ārā Latvijas karogu, izlases skreklus, kopā sanākt un priecāties par Latviju. 18. novembrī viņi to nedara vai nesanāk, vai arī tas vienojošais efekts nav tik liels, jo viņi tomēr tur salīdzinoši maz tajos ciematiņos tur izmētāti. Un tā šeit atbraucot kopā tūkstošos, kopā ar tiem, kas savukārt no Latvijas atbrauc, tad jūtās piederīga Latvijai, nezaudē to saikni ar Latviju. Latviešiem tīk dzirdēt, ka viņi ir labākie hokeja līdzjutēji pasaulē, jo īpaši bieži to dzirdam pasaules hokeja čempionāta laikā. Šoreiz kārtējais hokeja pavasaris atbalsojas no Baltkrievijas, Minskas. Uzticīgs hokeja fans ir turismu uzņēmums Travel Art, kas ik gadu uz čempionātu norises vietām aizgādā lielāko daļu Latvijas līdzjutēju. Minskā mūsējie var justies kā mājās. Pašiem savs latviešu klubiņš un arī naktsmājas vairumam ir vienu vietu. Šīs īstenībā ir studentu kopmītnes, studentu pilsētiņa, kur dzīvo studenti, kas mācās 4 dažādās augstskolās, oriģināli. Bet šajā valstī, kā zināms, ir iespējams viss, un tika pieņemts lēmums, ka studentiem ir ātrāk jābeidz mācību gads, attiecīgi ātrāk arī jāsāk. Viņi sāk mācīties jau augustā, nevis septembrī. Daļa no viņiem nebija īpaši priecīgi par šo lēmumu. Un līdz ar to maijā šīs studentu kopmītnes jau bija tukšas, un šeit var ievākties līdzjutēji. Kopumā vietas ir 4000 līdzjutēji, un, protams, ir dota iespēja rezervēt no visām dažādajām valstīm, kas piedalās. Latvijas nams savukārt ir šis, un Latvijas nams tas nozīmē, ka tie līdzjutēji, kas bija rezervējuši caur Latviju, caur turismu kompāniju Travel Art, visi tika izvietoti tātad šajā mājā, un tas ir apmēram 1000 līdzjutēji dzīvoja vienā mājā, tas ir uz 3 pirmajām spēlēm. Nav nekāds lielais pārsteigums, ka uz tā visu, uz pārējo fonu latviešu īpatsvars ir, man liekas, esam 5 reizes vairāk kā vispārējie kopā. Es teiktu, vēl ir viena valsts, kas, protams, sit pušu, tie ir Krievi, kas vienkārši iebrauc no Krievijas uz vienu dienu, turp šurp, un viņi tiešām te jūtās kā mājās, mēs viņus tiešām varam droši neskaidīt. Jā, tā kā Latvija ir varbūt mēs redzēsim pēc čempionāta jau, bet iespējams, ka ir pārsis ķelnes rekords. Lūk, šeit arī atrodas Minskas Travel Art birojas, Latvijas nama 1. stāvā. Labrīt, kungi! Labrīt! Jā. Pamatīgs. Taču Latvijas nams. Latvijas namā jājūtās kā mājās, ka ienāc iekšā, ka šeit ir Latvijas nams. Mēs esam vienīgie. Krievi daudz sabraukuši, šveicieši daudz sabraukuši, bet šī vienīgais nams, kur ienākot iekšā, uzreiz var redzēt, kurš te saimnieko, ka te saimnieko latvieši. Respektē. Un jā, respektē. Un te saimniekojam mēs, Travel Art. Mūsu telefona numuriņš var vienmēr sazvanīt un mūs sameklēt, lai zina arī tie, kas varbūt mūsu pakalpojumus nav izmantojuši. Informācija arī par 4 baltiem krekliem, cikos notiek, kur notiek. Un mūsu birojas tepat arī ap stūri. Uz cik balītēm tu pasvējusies aiziet un uz cik hokeja spēlēm pat līdz šim? Balītes līdz šim ir bijuši 2, uz abām es esmu bijusi, jo es viņus organizēju. Man vienkārši nav varianti. Hokeja spēles es neorganizēju, viņas ir bijuši 2, un es esmu paspējis aiziet uz 1. Jo tas bet pēc tam būs. Es vēl iešu. Mums vēl joprojām ir telpas speciāli birojām šeit piešķirtas, bet mēs pieņemām lēmumu tomēr visu šo darbu veikt šeit, jo darbs ir jādara arī 2 naktī. Klientam rodas kāda problēma situācija, tā ir jārisina. Klients var zvanīt 2 naktī, nāk pie mums meklēt, un savukārt birojā mēs tur 2 naktī arī paši negribam visu laiku sēdēt, vienkārši gaidīt. Mēs, protams, liekamies gulēt ar telefoniem blakus. Ir situācijas, zvans, ceļamies augšā, daram, vai klients atnāk, ceļamies augšā, daram, un tāpēc arī mūsu birojas, mūsu istabiņa šeit ir arī pārvērtusies vienlaicīgi arī par biroju. Mūsu kolēģi Ieva, kas ir Alberta koledžas studenti un patreizēm ir iziet praksi pie mums,
Un par cik praksi izejot Latvijā, Ieva sev lieliski pierādīja, ka mūsu arī potenciāls darbinieks, un viņa ir arī hokeja līdzjutējs, viņa sports interesē, jo tam ir jābūt citādāk visu šo hausu, kas šeit notiek, un hokeja līdzjutēji tūkstoši vienkārši nav iespējams izturēt, ja pašiem nepatīk hokejs. Un, jā, tad tika pieņems lēmums, ka Ieva ir arī pelnījusi braucienu uz Minsku kopā ar mums. Protams, viņai tas ir jāatpelna ar smagu darbu, kā piemēram tagad agri no rīta jau. Es saprotu, ka Ieva pat lūgus iespēju palikt ilgāk. Jā, tā tas ir. Jā. Viņai bija jābrauc mājās jau pirms 2 dienām, bet viņa pat lūdz iespēju palikt ilgāk. Minskā Travel Art komanda strādā 9 cilvēku sastāvā. Tas atvieglo komunikāciju, problēmu risināšanu un arī finanšu darījumus. Ludmila patreizajā mirklī strādā ar Rīgas biroju sazinās ar Rīgas biroju par jaunumiem tur, ko ir vēl nepieciešams izdarīt jau esošajām rezervācijām, kādām jaunām rezervācijām. Ļoti bieži tas ir, kā piemēram, vieniem no klientiem mums mainījās braucējs burtiski pirms dienas, un tad attiecīgi mums nepieciešams uzrunāt, protams, šī braucēja visus datus, informēt viesnīcu, un atkal jau atrodoties šeit uz vietas, mēs to izdarām daudzreiz operatīvāk. Kā pareizajā mirklī ar Ludmilu veica saraksti ar Rīgas biroju, lai šos klientu vārdus noskaidrotu un visu sakārtotu. Ierodoties viesnīcā, klients pat nemanītu, ka tāds Travel Art tur pa vidu, tā teikt, ir bijis, jo viņam ir jābūt sajūtai, ka viss notiek pats no sevis. Cilvēks jau jebkurā gadījumā pērkot ceļojumu nāk ar pozitīvām domām. Tas ir ļoti pateicīgs darbs šajā ziņā. Viņš nāk savu ceļojumu organizēt, savu atvaļinājumu organizēt, viņš nāk jau priecīgs un smaidīgs, un tad uz tā paša viļņa ir jānotur viss šis piedāvājums sagatavošanas process, rezervēšanas process, pasniegšanas process, un pēc ceļojuma cilvēks atgriezies atpakaļ un atkal uz tā paša viļņa var rezervēt jau jaunu ceļojumu uz nākošo vietu, kas nozīmē, ka arī mūsu darbiniekiem mēs tādi, man liekas, visi esam tādi bišķiņi smaidīgāki nekā varbūt citās sfērās strādājošie. Jūs strādājam ar smaidīgiem klientiem, priecīgiem. Cilvēki atpūšas kā māk, un raibo emociju ietekmē bieži vien kaut ko sajauc vai pazaudē. Tāpēc Travel Art ir kopā ar saviem klientiem Minskā, lai palīdzētu novērst visdažādākās problēmas. Pirms 3 dienām bija atrasts latvietis, un tad vajadzēja viņu kaut kādā veidā atrast, no kurienes viņš ir, respektīvi. Uzradies latvietis, kas saka, ka viņš neatcerās, kur viņš dzīvo, viņš neatcerās, kā viņš ir nokļuvis šeit, bet viņu sauc attiecīgi, pieņemsim, Jānis Bērziņš. Un tad, lūk, mums vajadzēja atrast, kurā viesnīcā viņš varētu dzīvot, kas ir mūsu PR, mūsu mārketinga stratēģija, ka mēs palīdzam pilnīgi visiem hokeja faniem, kas atrodas attiecīgi pasaules čempionāta laikā, vienalga, vai viņi ir rezervējuši šo ceļojumu caur mūsu turismu operatoru, caur citu turismu operatoru, vai paši mēs esam šeit uz vietas un palīdzam visiem ar cerību, ka varbūt nākošajā gadā, vai pēc 2 gadiem, vai 3 gadiem šie cilvēki atcerēsies, jā, ka bija tāds Travel Art, kas toreiz viņus varbūt izručīja kādā situācijā, tādā sarežģītākā, un tomēr atgriezīsies pie mums atpakaļ un iegādāsies arī kādu pakalpojumu pie mums. Man patīk šie izaicinājumi. Man patīk, ka ir, tāpēc mēs sakām, nav problēmas, ir izaicinājumi. Priekš mums ir izaicinājumi, ar kuriem tikt galā. Un es jūtos kā zivs ūdenī, tad, ja šie izaicinājumi apkārt ir daudz, un es viņus varu veiksmīgi atrisināt un redzēt pēc tam smaidīgus un apmierinātus cilvēkus. Vienalga, vai tas būtu mūsu klients vai cits klients, vai viņš ir pats savu ceļojumu organizējis, galvenais, lai viņš ir priecīgs un smaidīgs. Vienalga, vai Latvijas vai šveicietis vai krievs. Bet tas, kas atšķirs, jā, ka cilvēki ir kļuvuši patstāvīgāk tajā ziņā, ka viņi nebaidās doties braucienos, kur nav lielās turistu grupas. Viņi brauc vieni, brauc droši, ir daudz labāk prot angļu valodu. Sevišķi es salīdzinu ar situāciju pirms gadiem 10, jā, ka bija diezgan daudz, kas vēl angļu valodu lāgā neprat un tad baidījās dēļ valodas zināšanām doties šajos ceļojumos. Tagad dodas. Salīdzināsim, piemēram, ka pasaules čempionāts norisinājās pirms 10 gadiem, vairāk nekā 10 gadiem Turku un arī pirms tam Zviedrijā Karlstadē. Mēs taču vienkārši nevarējām atļauties ne dzīvot viesnīcās, ne nopirkt vietējo pārtiku, neko. Un tad loģiski, ja cilvēks dzīvo teltī, dzer savu līdzpaņemto šņabīti, kas ir ieliec, es nezinu, automašīnas tīrīšanas šķidrumu tvertnē un ēd līdzpaņemtās nūdeles un kartupeļus, protams, ka viņš izskatīsies nošņurkušāks un viņš izskatīsies bēdīgākā skatā, nekā tagad,
tagad tomēr tā, neteiksim, rocība, bet vienkārši mums ir kopējais dzīves līmenis, cilvēkiem ir cēlies. Mēs varam šeit lielākā daļa līdzjutēju Baltkrievijā var atļauties aiziet uz ēdnīcu, aiziet uz kafejnīcu un tādēļ dzīvot kā baltie cilvēki. Tad, tas arī tomēr ir mainījies. По пути рассказывайте все о линии Сталина. Про историю Белоруссии, Минска это ничего не надо. Они уже третий день там, уже все это слышали, знают. Сейчас только про линию Сталина. Почему это, что там можно делать, что увидеть, сколько стоят входные билеты в том числе. Okei, braucat. Mēs vēl nesēžamies autobusā, tā kā droši paspēsiet. Paspēsiet, skrienat, jā. Labi. Pie 7. korpusa. Pie 5. ir iebraukšana teritorijām, pie 7. savukārt stāv paši autobusi. Cilvēki, kas kavējās uz ekskursiju, kur pietiekšies ekskursijā un kavējas, jo viņi bija iestrēguši liftā uz pusstundu savas viesnīcas. Viņi ir ceļā un piebrauks pēc 10 minūtēm, kas ir 10 minūtes pēc ekskursijas izbraukšanas laiku. Mēs norganizējām, ka mēs viņus tās 10 minūtītes pagaidīsim, lai tiek ekskursijā. Tagad mums atliek sagaidīt tikai tos cilvēkus, kas kavējās, kas ir kaut kur ceļā. Viņus iesēdināt autobusā un visi autobusi arī būs gatavi braukt, tad, kad viņi būs sanesuši mantas un visi sabraukuši. Mierīgi šitais bija? Šis ir ļoti pamierīgo, jā. Pilnīgi pamierīgo. Iet kā smērēts, Iet kā smērēts, jā. Aizdomīgi. Ir 3. diena un viss vienkārši ir visi, jo cilvēki arī uzreiz viņi jau pazīst savu autobusu, viņi pazīst savu grupas vadītāju. Viņi arī jau jūtās jau komfortabli un omulīgi. Sveiki! Jāiekāpj jau arī man jāpaskatās, kā jums te klājās, ir ko pie jums piesēst. Pie jums ir ērti šeit aizmugurē. Nu kā vienmēr aizmugurē autobus gals. Jā. Kā jums brauciens? Lieliski, jā. Olē, Latvijā uzvarā! Jauniņi atbrauc. Jau cenāk pagulēt? Maz, ļoti maz. Pirmajā naktī 1 stunda, 2. naktī 2 stundas, 3. 3. Tagad 3 būs izsaucās uz 3,5, ka naktī var atļauties pagulēt. Var atgulēt, var vai nevar? Atgulēt īsti nevar. Man liekas, ka īsti nevar atgulēt, bet, zinām, praksa un pieredze ir pašai piedaloties piedzīvojuma sacensībās, kur tāpat nav gulēšana. Tagad tas ir, zināms, caurām naktīm jāskrien pa mežu, jāorientējās, jāmeklē kontrolpunktu. Tad man ir, zināmā mērā, tāds treniņš pēc tam sportam savukārt. Tāds vilciņa princips ir visu dzīvi, vai ir kaut kāds brīvs tā, kas ēda pie televizora? Ir. Patīk pasēdēt pie televizora, pastīties seriālus. Inese ir traka. Tā noteikti varētu nodomāt, uzzinot viņas dzīves ritmu. Maz miega, daudz darba, bet tam visam pa vidu vēl sports. Arī atrodoties Minskā līdzi ir sporta tērps. Jā, pirmā gadām patā. Atpūšos, atslēdzos un uzkrāju spēku nākošajai dienai. Un otrām kārtām man vispār liekas, tas ir lielisks veids, kā iepazīt to pilsētu, kur tu esi aizbraucis. Vienkārši izskriet savus 5, 10, 12 kilometrus pa attiecīgo pilsētu un tāds sightseeing, ka vairāk nevajag. Nevajag nekāds tur hop-on, hop-off autobus. Viss ir iepazīts, viss ir redzēts. Un tie cilvēki 7:30 no rīta, kas pretī skrien un sveicinās, un tu tajā brīdī jūties tajā pilsētā kā savējais, nevis kā svešais. Tur es laikam varu teikt lielu paldies savam tēvam, kas joprojām savos 18 plus entajos gados, jo tā teikt nav smuka arī viņa gada skaita teikt, bet viņš ir sirdī jauns un kāpj kalnos joprojām un skrien orientēšanos, un tad laikam varētu teikt tas gēnos no viņa, ka man gribas to veselīgo dzīvesveidu piekopt un skriešana, kalna, orientēšanās, velobraukšana, peldēšana, visa veida dažādas kustības. Garākais ir bijis 48 stundu piedzīvojuma sacensības, kur ir rūpīgi jāplāno, kurā brīdī gulēs, kurā brīdī ēdīs. Un tas ir bijis tāds trakākais. Arī 24 stundu piedzīvojuma sacensībās, kur smadzenes dod kājām signālu, ka būtu tam velosipēdam tā kā jāminās, bet kājas jau vairs neklausa, jo iet kā 24. stunda un velosipēds ar ātrumu 5 km/h un netiek uz priekšu. Bet pēc tam vienmēr ir tāds
es to esmu gatava darīt vēl un vēl un vēl. Protams, ka tajā brīdī ir grūti, bet tā grūtība pārvarēšana jau ir daļa no izaicinājuma. No 3 gadu vecuma Inese nodarbojas ar tautas dejām. Arī tagad, paralēli darbam un sporta nodarbēm, viņa atrod laiku dejai. Kā smēja Inese, viss atkarīgs no plānošanas. Ir cilvēki, kas dodas pīpēt, uzsmēķēt darbdienas vidū. Dodas 1, 2, 3, 4 reizi un kopā savācās stunda, varbūt šajās pīpauzēs savācās pusotra stunda. Bet savukārt es izvēlos tā vietā, es labāk aizēšu 40 minūtēm paskriet vai stundu paskriet, vai aizbraucu uz crossfit zāli, kur arī treniņš ir tieši stundas garumā. Un es uzskatu, ka es neesmu šo laiku iztērējusi kaut kā savādāk. Es viņu esmu ietaupījusi aktīvi strādājot bez šīm pīpauzēm un kafijas pauzēm un savukārt es viņu pēc tam varu sev tērēt treniņiem. Viss ir atkarīgs no plānošanas. Visu var saplānot un visu var paspēt. 4. maijā noskrēju stipro skrējienu, izsalu, pārsalu, bet tiku galā. Jāapskatās rezultātos vēl tur kā, bet rezultāti jau nav galvenais. Galvenais jau vispār to pasākumu tikt galā priekš sevis, tā teikt, ka es to varu. Bet gāja labi, teiksim tā. Un nākošais ir Nordea maratons, kas ir iekrīt 18. maijā, vēl pasaules čempionāts nebūs galā, bet es speciāli braukšu mājās uz to laiku, lai skrietu. Mačs ir vajadzīgs kā tāds atskaites punkts pašam priekš sevis, un tas liek savākties, ka tu zini, ka tajā un tajā datumā ir attiecīgi jānoskrien viens vai otrs pasākums, vai jābrauc viens vai otrs pasākums. Tā tas mums ir. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Arī filmēšanas laikā viņas telefons zvana teju nepārtraukti. Inesei jābūt gatavai atbildēt uz visdažādākiem jautājumiem, pat ja konkrētas atbildes uzreiz nav. For us, it would be better if he could come to Fun Village, because actually we start from Fun Village, then we go to airport, and then we go to Jubileni, back to Fun Village, and maybe drop Timo off somewhere. But as it's so late at night, I think that we can also manage to go first to Belarus, pick him up, and then to go to the airport. Valodu zināšanas, labāka izpratne par biznesa vidi, birokrātiju un pastāvošo iekārtu valstī, Travel Art ļauj būt par tulku starp Rietumu un Austrumu Eiropu. Jau vairākus gadus latvieši ir vidutāji Šveices sporta turistiem. Without her, I think we would have a lot more troubles than we had, or misunderstandings, and first of all, it is good to have someone speaking both languages, even a little bit German. So it's really good to have her here. I think I would be lost because I don't speak any Russian or White Russian, and always to explain to a translator, which translates. So it's always something getting lost in the explanations. Ar šveiciešiem mēs sadarbojamies jau sen, jo turisma operatori, kas strādā sporta jomā, protams, savā starpā visā pasaulē sadarbojas. Gan saistībā ar biļetēm, gan saistībā ar nakšņošanām. Ir biļetes, kas nav pieejams, ko viens otram var palīdzēt. Vai vienkārši ir, piemēram, šīs dienu paketes, kur ietilpst spēle, kas mums nav vajadzīga. Un mēs to, protams, piedāvājam attiecīgās valsts turisma operatoram. Viņi savukārt piedāvā mums to spēli, kas viņiem nav vajadzīgas. Ļoti bieži izrādās Latvijas spēle. Šādā veidā tā sadarbība veidojas daudz gadu garumā. Un šogad tā ir sanācis, ka Šveices turisma operators izvēlējās visu rezervēt savus ceļojuma vajadzības, naktsmītni, izņemot kaut kādā biļetes, bet naktsmītni transportus transferus caur Latvijas turisma operatoru. Ļoti noderīgs ceļojuma pavadonis līdzjutējiem ir Travel Art veidotais ceļvedis, kurā tiek apkopota visa nepieciešamā informācija par turnīru spēlēm, apskates objektiem, viesnīcām un restorāniem. Pirmais ceļvedis iznāca pirms pasaules čempionāta Kanādā 2008. gadā. Tas bija netīšām, tāpēc Ines bezbraukus uz Kanādu uzzināt informāciju, kas un kā, kur ir. Un viņi atbrauc atpakaļ tādu informācijas bagāžu, ka mēs domājam, johaidīgi, ko mēs viņu visu sev pastāsim. Uztaisam žurnālu. Uztaisījām, man liekas, nedēļas laikā. Viņš jau bija nodrukāts un viss. Un tad mēs, kad redzējām, ka tie cilvēki brauc, skatējā Kanādā, Halifaksā staigā žurnāls rokā. Ieteikums iet uz to tirdziņu, skatāmies, iet pasaules bars tieši uz to tirdziņu, sapratām. Bet tā ir baigi labā lieta, ka tu uzreiz tam cilvēkam iedod konkrētu virzienu, kur viņam aiziet, lai viņš netērētu laiku, no kādām problēmām izvairīties. Un tā mums arī ir jau
bija Halifax, pēc tam bija Mānheimas ceļvedis, Bratislava, Stokholma, Helsinki, ir arī Minska. Hokeja fans atšķirās no turistu parastā. Tas viennozīmīgi. Teiksim, hokeja fanam ir citas prasības pret dzīvi, viņiem ir citas intereses. Turistam parastajiem vairāk interesēs informācija no cikiem vai cikiem strādā muzeja, cik maksā ieejumi tā tālāk. Hokeja faniem ir mazliet savādāka specifika. Un, pieņemsim, tādā parastā ceļvedītu to informāciju visu nemaz nedabūs. Kā piemēram, vai drīkst vai nedrīkst staigāt pa ielām ar atvērtu alus pudeli? Jā, un kas par to draudz? Ar krakliem iekšā. Starp citu, Helsinkos nelaida. Jā, liek hokeja krekls vilkt nost visur. Jā, tā kā tās specifikas ir tiešām, tu ne TripAdvisorī nekur neatradīs. Pa vidu vienmēr mums ir karte, kas arī ļoti noderīga, tādēļ, kur kas atrodas, kas attiec tieši uz Latvijas līdzjutējiem, kur dzīvo lielākā daļa Latvijas līdzjutēju, kur atrodas 4 balti krekli, attiecīgi, kur atrodas arēna, kas interesē mūs, kur mūsējie spēlē. Līdz ar to šeit ir mazāka informācijas nekā tādā standarta kartē, kur ir vesela kauza nevajadzīga информация. Как много игр вы собираетесь посетить латвийской команды? Что, все? Все? Это сколько? 7. 7 игр. Уже были, по-моему, 2. И еще? 3 или 4. Да, 3, наверное. 3, наверное. Ну, значит, в сумме 5. Да. А какая у вас категория билетов? То есть в центре, ближе? На 5-м этаже. На 5-м. Угу. А вообще нравится там сервис и как на Минской арене все устроено? Да, молодцы, все в порядке. Все. Mums līdz šeit Minskā ir atbraukusi arī Irina, kura studē turismu uzņēmēju darbības fakultātē turībā 1. kursā turismu un ir travel art praksē. Un par cik viņa pat ir Baltkrieviete, tas vienkārši ir lielisks sakritis, ka viņi var dzīvot mājās pie saviem vecākiem, vakarā atpūsties, bet pa dienu savukārt palīdzēt travel art šajā čempionāta laikā. Un viens no uzdevumiem, kas viņai būs, ir veikt anketēšanu Latvijas līdzjutēju vidū, lai uzzinātu, ar ko viņi šeit ir atbraukuši, kādas hokeja biļetes izvēlējušies, kādu turismu operātoru vai varbūt paši atbraukuši. Tas nozīmē, ka mēs vēlamies uzzināt ne tikai mūsu klientu viedokli par čempionātu, bet arī citu šeit atrodošos klientu viedokli par čempionātu. Un attiecīgi, protams, izmantot gan savā uzņēmējdarbībā, gan arī savukārt cerams Irinai būs iespējas to izmantot savukārt savā studiju darbā vai diplomu darbā. Augstskolas turība maģistrantūras absolventa uzņēmējdarbības fakultāte Inese Krūmiņa paralēli darbam Travel Art māca jaunos studentus, pasniedzot tiem turisma aģentūru darbību un ceļojumu organizēšanu. Labākajiem studentiem tā ir iespēja tikt labā prakses vietā. Pats galvenais tas, ka pasniedzot, īstenībā, kā es neteiksim piespiedu kārtā, bet priekš pasniedzējas darba man ir jāseko līdz jaunākajām tendencēm pasaules turismā, Latvijas turismā, modernajās tehnoloģijās, kas saistīts ar turismu jomu, kas nozīmē, ka ieguvējs ir arī mans uzņēmums saistībā ar to, ka savukārt man tas viss ir jāpasniedz studentiem, tad es esmu vienmēr informēta par aktualitātēm. Otra lieta ir tā, ka pasniedzot citam, tu pats daudz labāk saproti šos procesus. Ja kādam citam tas ir jāpastāsta un jāpasniedz, tad arī pašam kļūst skaidrāks un saprotamāks, kā to savukārt savā uzņēmumā pēc iespējas kvalitatīvāk realizēt. Un trešām kārtām, protams, no studentu vidus tiek izvēlēti praktikanti, kas nāk praksē, un no praktikantiem savukārt itin bieži izaug labi darbinieki, kas pēc tam tiek lūgti pievienoties komandai. Patreiz mums no darbiniekiem ir 70% ir bijušie praktikanti. Arī pati Inese savulaik bijusi praktikante. Viņas pirmā darba vieta bija turisma kompānija Impro. Tur iegūtā pieredze noder arī šodien. Domāju, ka tā mana turisma skola ir nevis augstskolas, bet pavisam noteikti Impro, kuras uzsāka gaitas kā grupas vadītāja pa Baltijas valstīm, pēc tam pa Skandināviju, pēc tam pa Eiropu, pēc tam pa vispārējo pasauli, pēc tam piesēdos pie galda un kļuvu par ceļojumu organizētāju uz vietas Impro. Tad jau bija pagājuši gadi un vēlējos kaut ko nomainīt un kaut ko pati savu un kaut kā visas šīs zināšanas tomēr realizēt priekš sevis vai citā formātā. Latvijā ir aptuveni 450 reģistrētu turisma kompāniju. Travel Art ir vienīgais, kas nopietni pievērsies sporta turismam. Kopumā tas aizņem teju 40% no uzņēmuma darbības jaudas. Paliksim pie tā, ka darīšu un ir forši un sporta turismu mēs noteikti saglabāsim kā savu nišu, kā savu specialitāti, ar ko mēs atšķiramies no citiem un kur mēs esam speciālisti.
Jo, jā, sporta turismā mēs esam speciālisti, mēs esam turisma operators, kas veido šo komplekso turismu pakalpojumu un pārdodam to arī citām turisma aģentūrām Latvijā. Un otra niša, kuru es redzu pēc šiem gadiem 5, ko mēs gribam attīstīt un ieņemsim, ir braucieni ar maziem bērniem un vecākiem cilvēkiem mazās turistu grupās pa Eiropu, ārpus Eiropas. Mūsu plānā ir noturēt savu līniju sporta turismā un attīstīt citus interesantus ceļojumu virzienus un veidus. Katram ceļojumam jābūt kā mākslas darbam, unikālam, skaistam, baudāmam un tieši šim konkrētajam cilvēkam vispiemērotākajam. Tas nav fabrikas darbs un štancēšana, tas ir mākslas darba veidošana.